Čau! Mēs šodien atkal atrodamies Core Fitness studijā, ar jums kopā ar Džainu Rēbuka un Kristīnu Bitlina. Šodien mēs jums demonstrēsim, kas ir TRX funkcionālais treniņš, ko var darīt ar šīm burvīgajām jostām, un iziesim cauri dažādiem vingrinājumiem, un pie reizes jums paskaidrošu, kuras muskuļu grupas tiek nodarbinātas, un gan no ļoti viegla līmeņa, gan līdz advancētiem. Un tā arī sāksim. Sāksim ar pirmo vingrinājumu. Es jums stāstīšu, demonstrēs Kristīna. Pirmais būs vingrinājums squat row, jeb iesēdieni un pievilkšanās ar rokām. Lūdzu, Kristīna, ieņem pozīciju. Jā, aiziet kājas ar gurnu platumā, jostas tiek noregulētas uz īsāko garumu. Rokas ir piespiestas pie ķermeņa un aiziet, turpinam ar iesēdienu, muguras ir taisnas. Jā, un ar izelpu ceļam sevi augšā. Kad esam lejā, muguras ir taisnas un ar izelpu pievelkamies gan ar rokām. Arī strādājam ar kājām, vēdru turam stingru un ar izelpu ceļamies sevi augšā. Jā, ļoti labi. Strādā gan kājas, gan rokas, gan arī vēdra prese. Ja jūtam, kad mums stingrāks ir rokas, tad automātiski velkam sevi kārt ar rokām, bet cenšamies piedomāt pie tā, lai strādā visas trīs ķermeņa daļas. Jā, ielpa lejā un izelpa augšā. Un pasmaidām. Jā, un ar izelpu. Un, kad esam lejā, mugura ir taisna un nelienam ārā no pleciem, jā, Kristīnai sanāk ļoti labi. Super. Un tā mēs varam pildīt 3 apļus pa 12 reizēm vai 16 reizēm, un katru reizi mēs varam likt arī intensitāti ātrāk. Tā, ļoti labi. Ok, tas bija pirmais vingrinājums. Pārējām pie otrā. Otrais vingrinājums. Aiziet. Izejas pozīcija kājas kopā, rokas ir piespiestas pie ķermeņa. Jā, saucās vingrinājums overhead back extension. Aiziet ar ielpu, lejā, jāstas kauls prom un ar izelpu ceļam taisnu ķermeni augšā. Ļoti labi, ielpa lejā, cik varam uz atpakaļu, jā, un izelpu augšā. Un, kad ceļam sevi augšā, mēģinam celt sevi pilnīgi taisni, nepildot nekādus izliekumus ar vēderu un muguru. Ļoti labi. Jā, turpinam ielpa lejā, skats grīdā un izelpa augšā. Un atkal, ja varam, pildam 2 vai 3 apļus pa 12 vai 16 reizēm. Arī intensitāti jūs varat regulēt paši. Jā. Un jūtam, kā strādā gan pleci, gan rokas, gan mugura, gan vēdera prese. Un arī esot lejā, vēl iestiepjās kāju aizmuguru. Ļoti labi. Vēl izpildam pēdējo reizi. Jā, ar izelpu un pāriesim pie trešais vingrinājums. Aiziet! Sāksimies ar TRX assisted lunge un pāriesim uz balance lunge. Izejas pozīcija ir tieši tāda pati kājas kopā, rokas ir piespiestas pie ķermeņa un būs izklupiens atpakaļ. Skatāmies augšā. Jā, 4 reizes. Izklupiens atpakaļ. Jā, abas kājas ir 90 grādu leņķī. Skatāmies, lai cēlis neiet pāri pēdai. Jā, un arī strādā rokas. Jā, un 4. reize lejā. Un augšā, un tagad, ja varam, nepieskaroties grīdai, jā, un vākam cels ar krūti. Jā, ļoti labi, Kristīnai sanāk ideāli. 3. reize ar izelpu, 4. Jā, un liekam kāju grīdā, un samainam kājas, jā, un tas pats ar labo kāju. 4 izkupieni atpakaļ pieskaroties grīdai. Jā, ar izelpu, un arī kad ceļam sevi augšā, turam vēderu stingru, muguru stingru, aiziet un balance lunge. Jā, ļoti labi. Jā, ļoti smuki. Aiziet vēl 3, vēl 2, viss ķermenis turās stingri, strādā arī rokas, un 1. Super, atbrīvojamies un pāriesim pie 4. vingrinājums. Aiziet, diagonal reach. Latviski mēs saucam par ķepiņām. Turam rokas pie pleciem, izejas pozīcija ir šāda. Ja turam augšdēlums piespiestas, kājas ir gurnu platumā, astes kauls ir ievilkts, vēders ir ievilkts, turam sevi taisni. Un aiziet, sākam strādāt gan ar sānu, gan turot sevi ar visu ķermeni. Spoguļa attēlā jūs redzat, ka kustība notiek ne tikai uz augšu, bet arī pastiepjot sānu. Jā, ļoti labi. Un arī izelpu. Un nevienā brīdī ķermenis nemaina pozīciju, mēs turam sevi taisni. Jā, es ieteiktu būt elastīgiem pēdās uz pēdu pirskaliem. Jā, vēl 4 ar izelpu.
Arī intensitāti jūs varat diktēt paši. Jūtam, ka mēs varam izdarīt vairāk, mēs varam iet slīpumā dziļāk. Jā, un pēdējā reize, un Kristīna atpūšās. Aiziet pie piekārtības numur 5. TRX lunge, kā mēs ieliekam abās jostās. Garumu mēs nomēram ikra garums, tas ir ne pats garākais, bet mazliet uz augšu. Viss atkarīgs, cik jums augsts ir TRX stiprinājums. Skatāmies tā, lai iesēžoties celis neiet pāri pēdai, noliek Kristīna lejā. Jā, skatāmies, lai celis neiet pāri pēdai. Jā, aizmugurējo kāju cenšamies turēt maksimāli taisni, stingri, lai jums strādā gan augšstils, gan apakšstils. Aiziet, izelpa augšā. Ielpa lejā un izelpa augšā. Jūtam, kā strādā priekšējā kāja. Priekšējais augststils strādā sēža. Mēs esam par smukām kājām, par smuku dibenu. Jā, aiziet un arī izelpa ceļam sev augšā. Jā, intensitāti atkal jūs varat regulēt paši. Mēģinam izpildīt 12 reizes vai 16 reizes. Ļoti labi. Aiziet. Vēl 4 Kristīna izpilda. Vēl 3 arī izelpa uz augšu. 2. Jā, un pasmaidam 1. Super. Un pāriesim pie 6. vingrinājums. Aiziet. Biceps. Izējas pozīcija. Kājas varam turēt gurnu platumā, varam turēt kopā. Protams, tā būs grūtāk, ar laiku varēsim sev balzīt arī uz vienas kājas. Turam rokas pleca augstumā un arī izelpa valkam sevi klāt. Jā, elpoņi ir pleca augstumā, nenolaižās zemāk. Kristīna šoreiz nodemonstrēs, kā ir nepareizi pildīt. Jā, kad mēs ceļam sevi augšā ar izliektu muguru. Jā, atceramies, turam sevi taisni, mugura ir taisni, vēders taisnis un strādājam tikai ar rokām. Mēs esam par smukām rokām. Vēl 2, arī izelpa. Un 1. Kristīna atpūšās, un jūs arī varat mēģināt pildīt 12 reizes, 16 reizes, kā vēlamies. Aizietējs vingrinājums, lai būtu skaisti tricepsi latviešu valodā, lai nebūtu peļu vēderiņi. Aiziet, turam sevi atkal taisni, esam elastīgi pēdās, mugura taisni. Elpoņi ir pleca augstumā, un laidam sevi uz leju. Jā, un arī izelpa. Spiežam sevi augšā. Super. Un atkal strādā ne tikai rokas, ne tikai triceps, bet arī strādā mugura, strādā vēders. Jā, cenšamies sevi turēt taisni. Vai nu 12 vai 16, vai arī iesākam ar 4 reizēm. Arī tas ir labi. Jā, Kristīna parāda vēl 2 reizes. Super. Jā, un tieši tā mēs pārējām pie 8. vingrinājuma. Chest press. Lai būtu skaists krūškurvs. Jā, aiziet. Arī elpu lejā. Arī izelpu. Ceļam sev augšā. Skatāmies, lai elpoņi ir plecu augstumā. Un atkal turam muguru un vēderu stingru. Ja neizgāžam ne vēderu, ja, un ne dibens arī nav atšauts. Kristīna nodemonstrē vienreiz, kā ir nepareizi dibenu, ceļot sevi ar dibenu augšā. Tā mēs nedaram. Jā, turam sevi taisni. Un atkal 2, 3 apli, 12, 16 reizes. Un arī, ja jūtam, ka mēs varam izpildīt vairāk, droši ejam slīpā. Jā, aiziet Kristīna nodemonstrē, un tā mēs pārējām pie nākošā vingrinājuma. Nu jau 9. vingrinājums. Aiziet, mēs nostājāmies plank, tas ir dēļ pozīcijā. Vēderu turam stingru, muguru turam stingru, un aiziet ar izelpu, velkam ceļus klāt un ceļam sēž augšā. Ielpā, izējas pozīcija taisnā un izelpā uz augšu. Turam sevi stingru. Varam to darīt uz elpoņiem, varam darīt uz taisnām rokām. Kā mēs jūtamies stabili? Jā. Un kad rokas turam uz elpoņiem, turam plecu platumā. Jā, ļoti labi. Intensitāti atkal varam diktēt paši. Un cik reizes pildam, arī skatāmies pēc izturības. Un Kristīna vēl izpilda 2. Nodemonstrēt, cik tas izskatās labi. Un pāriesim pie 10. vingrinājuma. Pārējām pie 10. vingrinājuma. Atkal ir planks, bet uz taisnām rokām. Un atkal, lai stiprinātu visu savu vēderu muguru, ja core zone, aiziet ar taisnām kājām uz augšu ar izelpu. Jā, ielpa. Turam sevi taisni un izelpu uz augšu. Kad ir ielpa, neļaujam mugurai krist uz leju, noturam sevi pilnīgi taisnā līnijā ar izelpu. Un atkal intensitāti, dinamiku jūs regulējat paši. Kristīna vēl izpilda 2 reizes. Jā, ar izelpu 1. Super. Un Kristīna atkošās. Un paldies jums.
Jūs redzējāt 10 vingrinājumu sērijas, kur tika nodarbināts gandrīz visas muskuļu grupas. Ja jums patīk tāda tipa trendiņi, tad droši nāk pie mums uz studiju, uz Core Fitness studiju. Grafiku un visu pārējo informāciju jūs varat atrast mūsu Facebook lapā Core Fitness Latvija. Un visiem video jūs varat sekot līdz mūsu YouTube kontā Core Fitness Latvija. Jā, ar jums kopā bija Džaina Rēbuka, demonstrēja Kristīna Bitļena. Viņai jau šobrīd ir kārsi, tā kā tiekamies treniņos. Paldies jums!